Nobeigumā, ko tavuprāt nozīmē Ziemassvētku mūsdienās cilvēkiem? Vienā vārdā? Nē. Divos teikumos. Nākošajās pusstundā es izstāstīšu, ko tas... Divos īsumā varbūt vienkārši ieskicē. Es domāju, ka tas ir par savstarpēju attiecību veidošanu un uzturēšanu. Tas ir tas, ko mēģina veidot tajā apdāvināšanās procesā. Tas, kas ir tā pati dāvanu iepirkšana, tas savukārt ir kaut kā tāda dzīves jēgas piedošana. Mēs strādājam, tāpēc, lai mēs šo varētu izdarīt. Mēs esam daudz pūlējušies, lai mēs nodrošinātu saviem bērniem daudz dāvanu Ziemassvētkos. Un tātad no tādas patēriņa sabiedrības tas piešķir vecāku dzīvei jēgu, bet ja mēs to izņemam ārā, tad paliek šī savstarpējā attiecību veidošana un būvēšana, kas ir tajā savstarpējā apdāvināšanā, kura savukārt tiek izstiepta līdz nākošajiem Ziemassvētkiem, un tas ir svarīgi. Ka tā nav apdāvināšanās šeit un tagad. Tu nedod man dāvanu par to, ko es tev dodu, bet mēs apdāvinamies šodien savstarpēji, lai apdāvinātos atkal nākošajā gadā. Un pie attiecību veidošanas, arī šī piedošana, kas kaut kā vienmēr iezīmējas, ka šis laiks ir piedošanas laiks, kas nāk pirms arī no... Jā, no kristietības arī nāk. To es nezinu, vai tur piedod kaut ko. Nē, tas no kristietības tiek ieskicēts, ka šis ir laiks, kad piedod. Bet, man tas neliekas būtiski. Piedod. Piedod, bet neliekas. Piedod, bet neliekas. Labi, paldies tev par sarunu. Un priecīgs Ziemassvētkus. Priecīgs Ziemassvētkus tev arī, Zan. Es tev kaut ko uzdāvināšu.